Bieži vien cilvēkiem ir grūtības izvēlēties, ko dāvināt. Sevišķi, ja tā dāvaniņa nav vajadzīga liela, ja ir, piemēram, vārda diena vai kāda neapaļa jubileja. Un uzņēmumiem bieži vien, piemēram, ir grūtības izdomāt, ko sadarbības partneriem dāvināt vai saviem darbiniekiem Ziemassvētkos. Un mums ir vairākas idejas, ko mēs varam piedāvāt. Tādas, kas ir nestandarta idejas. Piemēram, mums vienmēr mājās vajag dvieļus. Mēs varam piedāvāt dvieļus, bet interesantā veidā, kā kleitiņu. Var pakārt uz āķīša, var pārlikt pār stangu pie cepeškrāsnes, reizē kā 2 dvielīši. Varam piedāvāt sīpoliem maisiņus. Sīpoliem vai žāvētiem āboliem, vai burku vāciņiem. Var plasmasas maisiņus likt visas vienā vietiņā. Var veidot skaisti komplektiņus, dvielītes un sīpolu maisiņš. Uzņēmumiem bieži vien gribas, lai viņu logo parādās, tad mēs varam arī piedāvāt ar logo. Tiem, kas pavada laiku virtuvē, gribas, lai virtuvē arī ir skaisti un lai ir ērti virtuvē. Un, piemēram, lai būtu ļoti ērti izņemt no cepeškrāsnes pannu, ir uzreiz dubults cimdiņš, abas rokas iekšā un izņemam droši pannu ārā. Sievietēm, tās, kuras gatavo, bieži vien ir problēma ar priekšautiem. It kā priekšauts ir vajadzīgs, bet dažreiz viņš nav skaists, negribās viņu likt. Bet, lai būtu reizē gan skaisti, gan praktiski, ir ļoti skaisti priekšauti. Šādi te. Mammām vai tētiem, kuriem ir mazi bērniņi, dažreiz tas bērniņš grib pats jau sēdēt pie galda, bet viņš netiek līdz galdam. Un tad mēs varam piedāvāt šādus te spilventiņus, ko var palikt uz krēsla un sēdēt virsū. Vai arī uz grīdas, ja sanāk daudz ciemiņu, visiem vietas nepietiek, ļoti labi ērti sēdēt uz grīdas uz spilveniem. Un mūs var atrast internetā. Interneta mājaslapa ir www.argaumi.lv. Var droši zvanīt, var rakstīt e-pastus un ar katru mēģinām atrast to kopējo risinājumu, lai, ja ir problēma, ir dažādas iespējas un ir noteikti viens labākais risinājums. Neviens cilvēks nav laimīgs bez tādas sajūtas kā prieks. Un mūsu izstrādājumi saņēmējiem sniedz pirmkārt pārsteigumu, otrkārt tādu labu sajūtu un prieku. Un tāpēc viņi ir par kripatiņu kļūst laimīgāki.